padarīt legālāk. Es gribu to iesākt ar vienu video fragmentu, kurš ir 5 vai 4,5 gadus vecs. Bija tāds pensionārs un pacients Vilnis Birziņš, kurš izraisīja lielu rezonanci pirms gandrīz 5 gadiem, piketējot viens pats pret nedeklarēto maksājumu ņemšanu. Mums bija diskusija šeit studijā, tā skaitā dakteris Nelaiķis Ilmārs Lazovskis piedalījās un prokurors Ilmārs Modris Adlers, es atvainojos, kurš šobrīd ir interesanti paklausīties, kā viņš kvalificē, kas ir kas jau tajā laikā. Un pēc tam būs viens fragments no raidījuma, kur piedalījās Valdis Zatlers vēl kā direktors, cīnoties ar Āra Auderu tobrīd vēl ministru pēdējās dienas par daudz apspriesto skandālu par paralēlu maksājumu ņemšanu valsts un privātā kārtā. Un Egars Kalvits starp bija opozīcijas frakcijas priekšsēdētājs Saeimā. Pastīsimies, kāda bija tā dispozīcija pirms gan 5 gadiem video. Maza alga nedrīkst būt pa iemeslu pārkāpt likumus, ko es saucu atklāti izspiešana jeb rekets. Es domāju, ka tas notiek visā Latvijā, ir tikai mērogi. Gan amatpersonām, gan medicīnas darbiniekiem jāatbild par nelikumīgu maksas saņemšanu vai pieprasīšanu vai izspiešanu. No juridiskā viedokļa tam nebūtu nozīmes, vai tas noticis pirms vai pēc. Tas ir tas pats slēptā veidā kukults. Tā administratīva atbildība ir tomēr par to aploksni saņemto un par to nenomaksāto nodokli arī. Tas ir papildus ienākums, ko šajā gadījumā šī konkrētā persona noslēp no valsts. Tad tomēr prokurors Adlers saka, kad neskaitot kriminālo jautājumu, mēs šeit runājam par vienu vēl citu likumu nepildīšanu, par nodokļu nesamaksāšanu. Zināmā mērā, jā. Es esmu griezies savā laikā pie direktora Zatlera ar lūgumu, vai varētu noslēgt līgumu par to, lai ķirurgs varētu privāti reģistrēties un privāti operēt valsts operācijas zālē, maksājot par to nodokļus. Un atbildi bija, ka to likumdošana nepieļauj un ka ministrija to diez vai arī akceptētu. Un kad es gāju prom no traumatoloģijas slimnīcas, Zatlers man neļaus sameloties, mēs vienojāmies, ka būtu ideāli, ja varētu tagad pie tā jautājuma ministrijā strādāt. Bija tā? Jā, šeit es neko nenoliekšu, jā. Tātad pirmā atbilde tiešām uz tādu jautājumu. Es painteresējos labklājības ministrijā. Mums bija arī apmēram 4 gadu atpakaļ projekts, kādā veidā to varētu realizēt, jā. Laiki ir mainījušies, nekāda atbalsta nav bijis. Un es godīgi sakot cerēju, ka varbūt Auderkungs kaut ko darīs. Bet ja viņš savām interesēm izmanto valsts atmaksātas operācijas, patiesībā šeit ir klajš interešu konflikts. Un, protams, man kā opozīcijas frakcijas vadītājam ir nepieņemami redzēt ministra amatā cilvēku, kurš ir izmantojis sistēmas nepilnības savos sautīgos nolūkos. Ziniet, lai kā man negribētos teikt, bet man liekas arī šobrīd sistēmas nepilnības tiek izmantotas arī sautīgos nolūkos. Un man liekas, ka ir 5 gadi pagājuši, un īstenībā ne morāli, ne tā sakārtotība, ne vēlme nav daudz labāk palikusi.